Gatavojoties vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem 2018. gadā, dejotāji jau marta sākumā žūrijai sākuši atrādīt deju repertuāru svētku lielkoncertam Māras zeme. Dejotāju skates koncerti ir atbildīgs posms kā deju kolektīviem, tā arī svētku organizatoriem, lai atlasītu labākos, kuri uzstāsies svētku galvenajā norises vietā Rīgas Daugavas stadionā. Deju kolektīvu repertuāru pārbaudes skate aizvadītajā nedēļas nogalē notika arī Valmieras apriņķa dejotājiem. Jau nākamgad gaidām vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. No dejotāju rindām šogad uz deju repertuāra pārbaudes skatēm pieteicies rekordliels dalībnieku skaits – 789 deju kolektīvi dažādās vecuma grupās, un tas ir teju par 200 kolektīviem vairāk nekā iepriekšējos deju svētkos. Dalībniekiem deju pārbaude nozīmē lielu atbildības sajūtu, jo no sasniegtajiem rezultātiem atkarīga viņu dalība svētkos. Kā ierasts, gatavojoties svētkiem, dejotājiem jāzina vairākus obligātā repertuāra dejas. Tomēr pārbaudes skatē tiek vērtētas tikai 2 pēc pašu kolektīvu izvēles. Cik dejas jūs dejosiet šodien? 2. Un cik kopskaitā jums ir jāmāk vispār dejas, lai tiktu uz deju svētkiem? 3, man liekas. 3. Un kādas vispār sajūtas šodien gaidot skati? Miegs nāk. Miegs nāk. Tik ilgi jau tiek gaidīts, ka jau nevar sagaidīt, ka uz cauri. Cik vispār dejotājiem ir jāzina dejas, lai uzstātos deju svētkos? Mēs tagad dejosim 2 dejas, bet deju svētkos būs noteikti vairāk. Mēs ļoti laimīgi, ka varam dejot. Kādas sajūtas vispār šodien pirms skates, pirms uzstāšanās, vai ir neliels uztraukums? Nē, uztraukums, protams, bet gan jau viss būs labi. Dejotāju sniegumu vērtē 5 žūrijas locekļi, kur uzdevums ir noteikt, cik labā līmenī katrs kolektīvs ir sagatavojis dejas. Kritēriji ir dažādi, sākot ar ritma izjūtu un deju soļu precizitāti, līdz pat tautas tērpu izvēlei un emociju nodošanai skatītājiem. Kā uzsver vērtēšanas komisijā, dejām ir jābūt precīzām un dejotājiem jau laikus ir jāapgūst svētku repertuārs. Lai iznākot Daugavas stadionā, daudz veiklāk būtu iespējams izveidot kopējo laukuma horeogrāfiju. Ir mākslinieckās lietas, ko mēs skatāmies, vai tas stāsts, kas ir ielikts dejā. Dejotājs to spēj tai skatuves malai pārnest pāri un līdz skatītājiem aiznest to ideju, to tēlu, to domu. Varbūt it kā no vienas puses amatieru kustībā tas varētu arī nebūt tik svarīgi, bet mums ir mērķis deju svētki, kur tā kopā dejošanas tradīcija prasa arī tādu vienā ritmā, vienā zīmējumā dejošanu. Un līdz ar to tas ir tas pats galvenais, ko mēs arī šeit vērtējam. Valmieras apriņķa skatē piedalījās dejotāji no Valmieras pilsētas, Mazsalacas, Rūjienas, Burtnieku, Kocēnu, Beverīnas un Naukšēnu novadiem. To atklāja bērnu un jauniešu deju kolektīvu, bet noslēdz dejotāji no senioru un vidējās paudzes deju kopām. Pēc redzētā, žūrijas komisija neslēpa, ka redzētais viņus saviļņojas, raisot domas jau par kopējo tēlu, ko vēlas panākt lielajos svētkos Rīgā. Jāsaka, ka šodien jau dienas pirmajā pusē ļoti daudz patīkamu pārsteigumu un vispār kopumā vērojot repertuāru dejas, kā dejo, tas līdzpārdzīvojums, kas nāk no dejotājiem, ir tāds varen emocionāls un varen spēcīgs. Un es domāju, ka tas neapšaubām uzrunā arī skatītājus. Un to mēs arī redzējām šodien, pieņemsim, Valmierā. Šeit uz vietas ir skatītāja atbalsts ļoti liels. Dejotājiem svētku repertuāra skati ir pārbaudījums pašiem sev, lai arī turpmāk tikai uzlabotu savu sniegumu. Kā atklāja dalībnieki, deju skati dejotājiem uzliek arī papildu atbildības sajūtu, jo šī ir tā reize, kad viņus vērtē profesionāla žūrija. Arī kolektīvu vadītājiem tā ir atbildība, kā emocionāli noskaņot dejotājus svarīgajam iznācienam. Kā veicās, kāds bija noskaņojums tur tajā kolektīvā? Noskaņojums bija labs, bet pārsteigumi arī bija. Kādi tieši? Sniegumā. Drusku kājiņas juka, bet visumā varētu teikt, ka pie tā lielā stresa bija tīri labi. Tas nozīmē, ka tā skate dejotājiem nozīmē tādu lielu sagatavošanās arī galvā, prāt? Ļoti lielu, jā. Ļoti liela atbildība, jā. Kādas sajūtas tagad? Ļoti labi. Mēs izdarījām visu, kas bija jāizdara, un es domāju, ka šī ir skatu, kurai mēs tiešām esam visvairāk gatavojušies. Un ir ļoti liels gandarījums,
Un es domāju, ka mēs viens otru novērtējam un arī pilnīgi esam pārliecināti viens par otru. Mēs esam komanda. Bet mēs viens otru cenšamies nomierināt, smaidīt un dejot ar laime. Svētku repertuāra pārbaudes skates notiks līdz pat 12. maijam un tās noslēgsies Rīgā.